Hei, dārgie draugi! Prieks jūs šodien redzēt. Kurš jūtās labi? Vēlreiz paprasīšu, nedzirdēju īstenībā. Kurš jūtās labi? Hei! Slāvu tev, Dievs! Klausies, dievkalpojuma ideja ir nonest Dievu perfekto gribu no debesīm šeit uz zemes. Kaut kur es to esmu lasījis, kā debesīs, tā arī virs zemes. Jā, Bībelē atcerējos. Tā ir tā ideja. Saprotiet, tas ir praktiski, tas ir reāli. Kā debesīs, tā arī virs zemes. Un ir Dieva perfektā griba, kura ir debesīs, bet viņai ir jābūt šeit uz zemes. Ja viņi ir debesīs, viņi nav pieejami tev tagad. Dievs grib, lai tu vari dabūt visu, ko viņš ir paredzējis šeit un tagad. Lai tu dzīvo tā saucās glābšanas, savas glābšanas pilnajā realitātē. Un tāpēc ir dievkalpojums. Dievkalpojumam ir jāizmaina lietas tavā dzīvē. Tev ir jāsadzird vārds, ko tu varēsi praktiski pielietot savā dzīvē un izmainīt situācijas. Tāpēc Jēzus vārdā mēs atveram savu sirdi tev. Mēs atveram savu sirdi tev, papiņu, mēs sagaidām, kā tu izlaiž savu mīlestību, savu mieru, savu prieku, savu nodrošinājumu, savas svētības pārbagātības. Kā tu tās izlaiž caur atklāsmēm, ko Svētais Gars mums šodien dod. Svētais Gars, es sagaidu, ka mēs ar tevi sludināsim kopā. Es sagaidu, ka tu padarīsi katru vārdu par praktiski strādājošu realitāti. Un šis vārds dziļi iesakņosies cilvēku sirdīs un transformēs viņu dzīves katrā nepieciešamajā sfērā un jomā. Jēzus visu varenajā vārdā, visas gods un visa slava ir tev. Tu esi ķēniņš un kungu kungs, un tev piedara uzvara, un tava uzvara ir nodota tavai miesai, kas esam mēs. Slāva tev, Dievs! Tāpēc šajā pašā mirklī es pasludinu dievkalpojuma laikā, vārda laikā, atkāpsies katra lieta, ko vēlns ir uzsācis tavā dzīvē. Vai tās būtu fiziskie simptomi, slimības, sāpes, rūpes, raizes, bailes, lai kas tas būtu, ja tas ir saistīts ar tumsu, tas nevarēs palikt. Tāpēc, ka tevī ies iekšā dzīvā Dieva vārds. Ja tu to uztvērsi, ja tavas sirds būs pietiekami mīksta un atvērta, lai saņemtu viņu vārds aizskalos prom pilnīgi visu. Perfekta mīlestība aizdzen projām visas bailes, un mīlestībā nav ne kripatiņas baiļu. Slāva tev, Dievs, tāpēc es sagaidu, ka mēs ar tevi runājam kopā, un es sagaidu, ka tu apliecini savu vārdu ar zīmēm un brīnumiem. Jēzus visu varenajā vārdā, un draudze teica, amen. Halleluja! Vēlreiz ir prieks jūs visus redzēt, un ir prieks apzināties, ka cilvēki ir online. Jūs es neredzu, es nevaru teikt, man ir prieks jūs redzēt. Jūs redzat mani. Tā, dārgie, kurš ir gatavs Dieva vārdam? Hei, kurš ir gatavs? Skaties, es pārfrāzēšu. Kurš ir gatavs saņemt? Redzi, kas ir? Jo mums ir jāliek vienādības zīmes starp Dieva vārds un saņemt. Jo Dievs tik ļoti mīlēja pasauli, visi zina droši vien šo raksturiet, Jāņa 3.16, ka viņš ko izdarīja? Viņš deva. Redzi, no tā, ka ja tev kaut ko dod, nav nekāds jēgas, tu to nesaņem. Bībelē teikts, viņš ir nomiris par visas pasaules grēkiem, bet tas kaut ko dod tad, kad pasauli pieņem to, ko viņš ir devis un izdarījis. Hei! Jāņa 10.10 zaglis nāk vienīgi, lai zaktu, nogalinātu un nomaitātu. Ievēro, tur tev nekas nav jādara. To nāk viņš darīt. Tad, kad ir runa par Dievu, viņš ir devis. To, ko viņš dod, ir jāpieņem. Bet ja ir kāds, kas nāk nozakt, atņemt un nogalināt, tad tur īsti tavas daļas nav, ja nu vienīgi stāvēt tam pretī. Bet Jāņa 10.10 ar to nebeidzās, turpinās. Bet es esmu atnācis, Jēzus saka, lai tev būtu dzīvība un pārpilnība. Tās ir lietas, kas mums ir jāpaņem. Jāpaņem ticībā. Un šodien būs ļoti labs dievkalpojums. Jēzus vārdā es to zinu, es to pasludinu, es to sagaidu. Un es ticu, ka tu viņu redzēsi tikpat labi, kā es viņu jau redzu. Tātad, dārgie, jūs esat ievērojuši, ka Bībelē ir tāds kā novirziens, ir tādi globālie virzieni, kas ir atrodami Bībelē. Piemēram, Dieva mīlestība, žēlastība. Ja? Ir tādi globālie novirzieni, kā man Dievs to ir rādījis. Viņš saka, ir manas mīlestības un žēlastības pavadiens, kas iet visu cauri Bībelē. Un tad ir atsevišķas raksturvietas, kuras reizēm nesakrīt ar šo pavadienu. Mēs varbūt pirmajā mirklī nesaprotam, kas ar viņām notiek, kā tur domāts, kas domāts, bet ir globālais virziens un pavadiens, kas iet cauri Bībelē. Un tieši tāpat ir dažas lietas, kuras mēs nevaram ignorēt Bībelē. Piemēram, mēs nevaram ignorēt tādu jautājumu kā ticība. Mans taisnais dzīvos no savas ticības. 4 vietās Bībelē ir teikts.
Mēs nevaram ignorēt to, ka Dievam nav nekā kopēja ar tumsu, jo viņš ir gaisma un viņā nav ne kripatiņas tumsas. Tas ir tas, ko mēs redzam. Un ir vēl viena ļoti interesanta lieta, ko es gribu izcelt. Bībelē ir teikts priecājieties vienmēr. Vienreiz, vai ne? Vienmēr. Priecājieties vienmēr. Un zini ko? Es esmu pieņēmis lēmumu pirms 11 kaut kādiem gadiem, ka es ticu Dieva vārdam. Vai šeit ir kāds, kas tic Dieva vārdam? Mums ir jāprecizē, ko tas nozīmē. Vai šeit ir kāds, kas tic Dievam? Vajadzētu būt tie paši cilvēki, kas tic Dieva vārdam teorētiski. Ja kāda roka vienreiz pacēlās, otrreiz kaut kas nav kārtībā. Hei, skaties uzmanīgi. Ko nozīmē ticēt Dievam? Ko vispār nozīmē ticēt Dievam? Un šeit ir ļoti liels pārpratums, kas daudziem cilvēkiem ir. Viņi saka, es ticu Dievam, un ar to viņi domā, es ticu tam, ka Dievs ir. Kaut kas jau tur ir. Es ticu. Nē, es noteikti ticu. Esmu devis šo piemēru vairāk kārt, iedošu vēlreiz. Klausieties, ja es pasaku, es ticu savai sievai, jūs taču saprotat, ka es nerunāju par to, ka es ticu viņas eksistencei, vai ne? Nu jā, ir tāda. Es ticu. Hei, ja es saku, es ticu tev, tas nozīmē, es ticu vārdiem, kurus tu saki. Un ja es saku, es ticu Dievam, šeit nevar būt runa par to, ka es ticu viņa eksistencei. Ar to nepietiek. Ar to nepietiek, ka es ticu Dieva eksistencei. Jautājums ir, vai es ticu viņa vārdam? Vai tu tici viņa vārdam? Un šeit mums atkal parādās dažas nianses, jo ir cilvēki, kas saka, Alan, Dievs ar mani nekad nav runājis. Vai tu tici, ka šis ir Dieva vārds? Zini, ko mēs tagad darām? Mēs iespiežam stūrī tavus attaisnojumus. Mēs šobrīd iespiežam stūrī jebkuru attaisnojumu. Jo ja tu saki, es ticu Dievam, un ja tu saki, ka es ticu, ka šis ir Dieva vārds, hei, vai tu zini, ko tas atklāja? Hosejas 4.6 stāv rakstīts, mana tauta iet bojā atziņas trūkumu dēļ, un tāpēc, ka neko negrib mācīties. Citiem vārdiem sakot, nezinu manu vārdu. Ieliksim vienādības zīmi, nezinu manu gribu. Dieva vārds ir Dieva griba. Hei, šī ir Dieva griba. Jāņa evaņģēlija 1. nodaļā, ja es nemaldos 14. pāns, ir teikts, un vārds tapa miesa. Jēzus Kristus ir šis dzīvā Dieva vārds. Viņš ir. Tā bija vārda personifikācija šeit uz zemes. Viņš atklāja patieso būtību šeit būdams. Un viņš saka šos vārdus, neviens nekad nav pazinis tēvu, kā tikai vienīgi dēls, un kam dēls grib to atklāt. Viņš saka, neviens pravietis nekad nav pazinis tēvu. Viņam ir bijis mazs, šaurs skatījums konkrētam laikam, konkrētam mirklim, bet viņš nav redzējis, viņš nav pazinis Dievu. Mūzes nav pazinis Dievu. Elija nav pazinis Dievu visā viņa pilnībā. Jēzus saka, es esmu vienīgais. Bet es esmu atnācis, lai atklātu tev viņu. Un ko viņš dara? Viņš atklāja, viņš saka, viņā nav ne kripatiņas tumsas. Dievs ir mīlestība. Viņā nav ne kripatiņas naida, ļaunuma un visas pārējās lietas. Viņš iedod konkrētu nodalījumu, kas nāk no Dieva un kas nāk no vēlna. Viņš pasaka, no vēlna nāk viss sliktais un saistīties ar tumsu. No mana tēva nāk viss, kas ir saistīts ar gaismu, labestību, un viņš ir pati mīlestība. Viņam nav mīlestības, viņš ir mīlestība. Tas ir Dievs, kuru mums atklāja vārds. Dieva vārds. Hei, un Dieva vārds mums saka šos vārdus, priecājies vienmēr. Un tāpēc, ja es saku, es ticu Dieva vārdam, bet staigāju ar skābu ģīmi, jautājums ir, vai es vispār ticu Dieva vārdam? Nu, Alan, tu nesaproti vienkārši šodien. Jā, mēs staigājam ticībā, nevis skatīšanā. Vēl viena raksturiet, ko es tev iedošu. Tas, ka šodien tu neredzi iemeslu priecāties, nozīmē to, ka tu nedzīvo ticībā šodien. Un zini, kas ir? Un šī ir tā uzvara, 1. Jāņa vēstule 5.4, kas ir uzvarējusi pasauli. Mūsu personīgā ticība. Kas ir pasaules uzvarētājs? Tikai tas, kas tic, ka Jēzus ir Kristus. Tātad skaties uzmanīgi. Jā, pasaulē ir negatīvi apstākļi, es saprotu. Zini, kas ir? Bībele nemirkli tev nesaka, ka šajā pasaulē nav spiediena. Bībele runā par to, ka šajā pasaulē ir spiediens. Bet Bībele saka, ka tad, kad ir spiediens, ir kaut kas lielāks par šo spiedienu. Ir kaut kas lielāks par šo spiedienu. Un tā ir Dieva žēlastība, kas tev dod cerību risinājumu.
un tev ir dota ticība, ar kuru pārvarēt katru negatīvo pasaules spiedienu un visus negatīvos apstākļus. Hei, tāpēc, ja tu šodien izjūti spiedienu, vai rīt, vai aizvakar, vienalga, kad tas bijis, tad tev ir jāzina, tas nav nekas īpašs. Tā ir šīs pasaules sistēma un kārtība līdz mirklim, kamēr šī pasaule nav atjaunota pilnībā ar Jēzus otru atnākšanu. Bet, kamēr mēs esam šeit, šajā pasaulē ir spiediens, tas nav nekas traks. Šajā pasaulē slimības mēģina, kādam ir kādreiz bijis, ka tu jūti, ka kaut kas kaklā, ja? Tas ir pasaules spiediens. Tas ir pasaules spiediens. Tas nav nekas cits. Bet skaties uzmanīgi, mums nekad nav jāsamierinās ar to, ko šī pasaule mums mēģina uzspiest. Ja ir Dievs, kurš saka, tu atzīsi patiesību, un patiesība darīs tevi brīvu. Pasaule rada spiedienu, patiesība atbrīvo. Jēzus mums jautājumu, kas ir patiesība? Viņš teica, mani vārdi ir patiesība. Mani vārdi, es vēl netiek klāt pie tēmas, kas man šodien ir. Mani vārdi ir patiesība. Hei, tāpēc, tad, kad mēs runājam viņa vārdus, mēs pamatā runājam patiesību. Un ja patiesība nesakrīt ar tavām emocijām, hei, uzmini, kam ir jāmainās, ne patiesībai, bet tavām emocijām. Un ja tavām sajūtām tavas sajūtas nesakrīt ar Dieva vārdu, jāmainās ir nevis patiesībai, bet visam pārējiem. Tieši tāpēc šī patiesība ir nosaukta par nesatricināmo pamatu. Un skaties uzmanīgi, un Jēzus, viņš izanalizē situāciju, kurā cilvēks būvē, viņš būvē ar Dieva vārdu apsolījumiem savu dzīvi, bet bez pamata nesatricināmā. Un redzi, kas ir, tu vari paņemt, man patīk šī Bībeles daļa, to es paņēmu. Man patīk labklājības ideja, man patīk šitā ideja, un viss ir forši, bet zini, kas ir? Bet ja tev nav nesatricināmā pamata, tad pat tas, kas ir Dieva vārds, tavā dzīvē var nobrukt. Jo šim Dieva vārdam ir jāstāv uz patiesības nesatricināmā pamata. Tas ir iemesls, kāpēc mēs dzīvojam laikā, kurā ir diezgan daudz cilvēku, kas viņi negrib atdot visu Dievam, ja tā var teikt. Zini, kāpēc? Tāpēc, ka viņi grib kaut ko iegūt no Dieva. Un par cik viņi grib kaut ko iegūt no Dieva, viņi grib to dabūt uz saviem noteikumiem. Un tad viņi skatās, un viņiem liekas, ir progress, super, un ir vēl progress. Jā, bet šitajā jautājumā es nepiekrītu. Un ir atkal progress. Un vienā mirklī viņi domā, kā es esmu visu pazaudējis. Kāpēc 2 gadus no vietas nestrādā manā dzīvē tas, kas man tik ļoti sirdī sāp? Kāpēc? Tāpēc, ka nav pamata. Ir idejas, labas, foršas, dievišķas, bet bez pamata. Un es tev šodien gribu pateikt, tev ir vajadzīgs pamats. Nesatricināmais pamats. Un šis pamats, lai viņu zin, kā ar pamatu nekad neliek pāri tam, kas jau tur apakšā ir. Tas pamats viņu nevar uzgrūst vienkārši pāri visam, kas ir. Reizēm ir jānorok virskārta nost. Ir jānorok nost virskārta. Un zini, kas ir? Un sākumā virskārta bieži vien ir forši, piemēram, tev smuka zālīte ir uzaugusi. Un tu domā, kāpēc šitas jāņem nost? Viņa skaisti izskatās. Es viņu pats esmu pļāvis jau 3 gadus iekops. Bet, ja tu gribi kaut ko tur uzbūvēt, tev ir jānoņem nost zālīti. Un tad, kad tu noņem 5 cm zāli, tu ieraugi, tur ir mēsli apakšā. Būvgrūži kaut kādi. Vēl nezinu kas. Tas viss ir jādabū nost. Un tad tu uzliec nesatricināmu pamatu. Nesatricināmu pamatu. Un Dieva vārds saka, priecājies vienmēr. Vai arī no oriģināla, īstenībā Filipiešiem 4.4, oriģināls ir atjaunojies savā priekā. Vēlreiz es tev saku, atjaunojies savā priekā. Vienmēr. Amen? Vienmēr. Priecājies vienmēr. Skaties, tev iedošu raksturvietu. Psalmi, 118. psalms. 118. psalms. 24. pāns. Šī ir tā diena, ko tas kungs ir devis. Priecāsimies un līksmosimies šajā dienā. Pasaka kopā ar mani, šī ir tā diena. Šī ir tā diena, ko tas kungs ir devis no oriģināla, tas tulkojas arī radījis. Šī ir tā diena, ko Dievs, tas kungs ir radījis. Priecāsimies un līksmosimies. Kad?
šodien, hei, priecāsimies un līksmosimies šajā dienā. Šodien. Tu zini, dzīve vienmēr ir tagadnē. Dzīve vienmēr ir tagadnē. Pagātne ir aizgājusi un nākotne nav garantēta, dārgais. Vismaz šeit uz zemes viņi nav garantēti. Viņi ir garantēti mūžībā mums. Mēs esam mūžīgas būtnes. Bet ja mēs runājam par laiku šeit uz zemes, tad pagātne ir aizgājusi. Viss. Viņi ir pagājusi. Kurš no jums vakar ir pavadījis superīgāko dienu? Kādam bija pat tā, ka varbūt aizvakar. Forša diena. Zini, kas ir tā diena pagājusi? Man tev ir ziņas. Viņi ir prom. Kurš ir bijis ceļojumā kādā? Tev pat brūnums tavs neliecina par to, ka tu esi bijis. Tas ir pagājis. Tas vairs nav. Un zini, kas ir? Tāpēc, ka tas bija labi tajā mirklī. Tas bija labi tajā mirklī, bet tā ir pagātne. Un jā, viņi ir devusi iespējams savu emocionālo lādiņu un visu, es saprotu, visu forši, bet šodien ir šis mirklis. Nākotne nav garantēta, un tāpēc viens no vēlna gājieniem ir tāds, ka viņš ir iedvesis cilvēkos ideju par laimi, kas viņiem būs, labākajā gadījumā parīt, jo rītdien ir pārāk tuvu. Kaut kad tālāk. Un tad, kad es izdarīšu šito, kad es sasniegšu šito, kad beidzot mēs aprecēsimies, kad beidzot mums piedzims bērni, kad mums būs suns, bet pirms būs suns, vajag pabeigt māju, lai viņš var sēdēt pie kamīna, kā uz fočens ir jābūt. Kamēr nav kamīna, nevar ņemt suni. Un nekad nav. Un beigās kamīns ir, viss ir, bet malkai cenas liels, un tagad jāpagaida, un brikets beigās vajag. Un vienmēr ir kaut kāds iemesls. Tas ir parīt. Bet Dievs saka, hei, tev nav vispār garantēta parīt. Ne parītdiena, ne rītdiena. Viņa nav garantēta. Bet tas, kas tev ir šis mirklis, un tava dzīve risinās tagad. Un tāpēc Dievs saka, šī ir tā diena, ko es tev esmu devis. Dievs ir Dievs, kas dod. Vai tu neesi pamanījis, cik tas ir interesanti, ka cilvēki, kad viņi lūdz Dievu, viņi tik bieži prasa Dievam lietas. Un pat tad tas ir nākotnē. Bieži vien lūkšanas ir vērstas uz nākotni. Bet Dievs saka, hei, es esmu ar tevi tagad. Es esmu šeit, šajā mirklī. Šis ir tavs mirklis. Šis mirklis ir patiesi tavs. Viņš tev reāli pieder. Šis moments, viņš ir tagad, šī sekunde ir pats dārgākais mirklis tavā dzīvē. Tagad. Viņš ir šeit. Šis ir mirklis, kurā pieņemt lēmumus. Šis ir mirklis, kurā spērt soli. Šis ir mirklis, kurā piedot, mirklis, kurā baudīt, priecāties, svētīt, pateikties. Šis ir ticības moments un mirklis. Šis ir tas mirklis. Viņš nav pēc 10 minūtēm. Viņš ir tagad. Es gribu, lai tu saproti, tava dzīve risinās tagad. Mateja 6. nodaļā ir kaut kas unikāls pateikts. Mateja 6. nodaļa. "25. pāns. Jēzus saka šos vārdus, viņš saka, tāpēc es jums saku, nezūdaities. Iztulkošu, merim nav, grieķu vārds merim nav. Žēloties, rūpēties, raizēties, baidīties, izteikt skaļu domu. Nedari to. Nezūdieties. Bet skaties, dēļ kā? Savas dzīvības dēļ. Ieskaties ļoti uzmanīgi, kā tas šeit ir pateikts. Jēzus saka, es tev saku, nezūdies savas dzīves dēļ. Nezūdies par jautājumu, ko tu ēdīsi un ko tu dzersi. Es gribu akcentēt, ka ēdīsi un dzersi ir nākotnes forma. Hei, mēs ejam dziļumos. Skaties ļoti uzmanīgi. Nerūpējies, nezūdies, neizsaki skaļu domu, nezūdies. Par jautājumu, ko tu ēdīsi un ko tu dzersi nākotnē, ne arī savas miesas dēļ, ar ko tu ģērbsies, un arī tā ir nākotnes forma. Vai dzīvība nav labāka kā barība, vai miesa nav labāka kā drēbes? Paskaties uz putniem. Uz putniem gaisā netie sēji, netie pļauj, netie sakrājas šķūņos, bet jūs debes tēvs viņus baro tagadnē. Vai arī, tālāk viņš saka, vai tad jūs neesat daudz labāki par viņiem?
Kurš jūsu starpā var ar zūdīšanos savam mūžam pielikt klāt kaut vismazāko vienībiņu? Un kāpēc jūs zūdaties, rūpējaties, raizēties un izsakat skaidri domas apģērba dēļ? Mācieties no puķiem laukā, kā tās aug, ne tās strādā, ne tās vērpj. Tomēr es jums saku, pats Salamāns visā savā godībā nav tā bijis apģērbts, kā viena no tām. Tagad ieskaties ļoti uzmanīgi, 30. pāns. Ja tad Dievs zāli laukā, kas šodien stāv, pasaka, šodien stāv, un rīt tiek iemesta krāsnī. Saprot, kas ir? Mēs pārāk daudz fokusējamies uz to, kas ir rīt. Bet šodien viņi stāv. Šodien tu stāvi. Es esmu vienīgais no jums pagaidām, kas stāv, bet labi, šodien tu sēdi. Šodien tu esi tagad, šajā mirklī, tev ir elpas vilciens tevī. Skaties uzmanīgi. Zāli, kas šodien stāv un rīt tiek iemest krāsnī, tā ģērebi, vai tad nedaudz vairāk jūs māsticīgie. Viņš parāda, kur ir aizciešanās ticības jautājums. Tāpēc, viņš saka, jums nebūs zūdīties un sacīt, ko mēs ēdīsim, nākotnes forma, vai arī ko mēs dzersim, nākotnes forma, vai ar ko mēs ģērbsimies, nākotnes forma. Jo pēc visa tā, un es iztulkošu pagānu dzenes, tie, kas nepazīst Dievu. Pagāns nav nekas cits kā tas, kam vienkārši viņam nav attiecības Dievu, viņš nepazīst Dievu. Pēc visa tā dzenes tie, kas nepazīst Dievu, jo jūsu debesu tēvs zina, ka jums vajag visas tās lietas, nekad ne sekundi nav runa par to, ka tev to nevajag. Bet dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības, un tagad ievēro, dzīšanās, dzenieties ir tagadnes forma. Tas ir tagad. Nerūpējies par to, ko tu ēdīsi, ko tu dzērsi, nerūpējies par to, ko tu ģērbsi, ar ko tu ģērbsies nākotnes formu, bet dzenies, tas ir tagad. Labi, Dievs, es tikšu galā ar pirmajās nepieciešamības visām situācijām un lietām, un tad es nākošu nedēļu sāku dzīties. Nē. Viņš saka, dzenies. Tagad. Pēc kā? Pēc Dieva valstības. Mums ir rakstīts taisnība un Dieva valstība, precizēsim, taisnība tulkojās no oriģināla taisnums. Nevis taisnība, bet taisnums. Un viņš ir saistīts ar taisnību, protams. Bet tas ir taisnums, tas ir stāvoklis, kas tev ir Dieva dots, pateicoties Jēzus Kristus upurim. Un dzenies pēc Dieva valstības. Vai kāds zina, kas ir Dieva valstība? Taisnums, miers un prieks svētajā garā. Halleluja! Klausies, taisnums, miers un prieks svētajā garā. Tad skaties, tad, kad mums saliksim kopā pāris raksturvietas. Dzenies, tātad priecājies, vēlreiz tev saku, priecājies vienmēr, vai atjaunojies savā priekā, Filipiešiem 4.4, vēlreiz tev saku, atjaunojies savā priekā. Šī ir tā diena, ko tas kungs ir radījis. Priecāsimies šī dienā un līksmosimies, amen? Un šajā dienā dzenies pēc Dieva valstības, kas ir viena no lietām miers un prieks svētajā garā. Es nezinu, kā tev, bet man izskatās, ka Dievs mums mēģina parādīt diezgan priecīgas un labas lietas šeit. Varbūt tāpēc viņš to ir nosaucis par labo vēsti. Hei! Varbūt tāpēc tā saucās labā vēsts. Es reizēm brīnos, kā cilvēki pamanās labo vēsti tik ļoti traku padarīt. Viņi nāk ar labo vēsti, mēs sludināsim labo vēsti. Tu teiksi ellē! Klausies, tā nav laba vēsts. Ja? Un saprot, kas ir, ja man nāk, labi, tad vismaz pateiksim to pareizi. Tu būtu dedzis ellē. Tad var iesākt vismaz tā, ja? Bet pateicoties Jēzum Kristum, kas sirdī tic ar mutu apliecina, tiek glābts, nenāk tiesā stāv rakstīts, amen? Jāņa 5.24, Jāņa 3.18, abās vietās viens un tas pats pateikts, kas tic, viņš nenāk tiesā, bet no nāves ir pārgājis dzīvībā. Tā ir labā vēsts. Labā vēsts ir, hei, tev vajag dziedināšanu, tu būsi dziedināts. Ir samaksāts par tavu dziedināšanu. Labā vēsts ir nerūpējies, ko tu ēdīsi, ko tu dzersi, ko tu ģērbsi. Dievs zina, ka tev to visu vajag. Tā nav problēma manās acīs, Dievs saka. Tā ir labā vēsts. Un kāpēc viņu sarežģīt? Vai mēs varam vienkārši, atstāsim labo vēstu labu? Vienkārši atstāsim viņu labu. Un zini, kas ir? Un tev ir ļoti foršs indikātors. Zini, kas ir indikators? Indikators ļauj noteikt reālo situāciju. Piemēram, indikators ļauj saprast, vai ir strāva vai nav.
Ja tev ir 2 pliki vadi, nu nav obligāti šitā jādara, ja? Jūs to ir indikators. Tev, zini, cik daudz cilvēku savā dzīvē testē? Šitā veidā vadus. Priekš kam to darīt? Un es tev pateikšu, tu vari noteikt, vai ir strāva. Vai nav. Es esmu dzīvē pārliecinājies, es zinu, ka tā var noteikt, tici man. Bet ir indikators. Un viņš tev parāda, hop, ir strādā, ir enerģijas padeva, ir. Tieši tāpat ir ar Dievu vārdu. Lai tas būtu, tas ir superīgākais indikators, labās vēsts indikators, vai tas, ko tu dzirdi, ir labi. Un ja tev saka, šī ir labās vēsts, jā, šī ir labā vēsts, un tu dzirdi, nav labi. Tev indikators pīpi, viņš viss mirgo, gaismu signāli, viss notiek, skaņas signāli, tinies no turienes. Ja tā nav labā vēsts, tinies no turienes. Karijam Blakam ir tāds gājiens, viņš saka, man patīk iet uz dievkalpojumu, bet ne visur, kur es aizies, drīkst klausīties to, ko viņš sludina. Jo Bībelē teikt, sargi, nevis vienkārši sargi, pateiksim, kā ir pareizi, visvairāk par visu, kas jāsarga, sargi savu sirdi, jo nav tavs sirds plūst ārā tavu dzīvību, un sirds nav nekas cits kā augsne, kas liks augt jebkurai sēklai, kur tu tur ielaidīsi. Zini, sirds augsne neanalizē, šīs sēklas ir no Dieva, vai tās mēs audzēsim, šīs ir no vēlna, nē, tās mēs iet. Nē, viņa liks augt visam, kas tur nonāk. Un Karijam Blakam ir tāds gājiens, viņš teica, ka es atnāku ar visu savu ģimeni, un mēs apsēžamies, un es zinu, es jau zinu, pie kā es eju. Tas ir foršs Dieva cilvēks. Bet viņš sāk runāt lietas, kuras nonāks tavā sirdī un ietekmēs tavu sirdi. Viņš saka, man ir tāds žests, un tas žests ir tāds. Viņš saka, un mēs visi rinda ceļamies un ejam ārā tajā mirklī. Viņš saka, un tas nav aizvainojoši pret sludinātāju, tas nav, lai kaut parādītu. Tas ir, zini, kāpēc? Lai pasargātu savu sirdi. Lai pasargātu savu sirdi. Ko es daru, ja es ieslēdzu televizoru, uzslēdzu filmu, cerībā, ka viņa būs laba, bet viņa nav? Es viņu slēdzu ārā vai pārslēdzu uz citu. Es nesēžu 10 minūtes, jā, bet es respektēju šos aktierus. Viņiem tik daudz labas filmas pirms tam bijušas. Un režisors, viņš ir pasaules slavens. Un kā es tās lēkšu ārā šo filmu? Es došu, es varbūt, noteikti viņi izvilks. Es ticu, ka pēc pusstundas laikā viņi izvilks. Un pēc pusstundas vēl lielāks ziepes. Saproti, kas ir? Nē, es slēdzu ārā. Un zini, kas ir? Un es varu paņemt tieši to pašu aktieru un skaties viņu citā filmā, kas ir laba. Man nav problēmas ar to. Vienkārši, neveiksmīga izvēle bijusi ir, acīm redzot, kādam tur. Hei, ieklausies man uzmanīgi. Indikators ir, vai vēsts ir laba, ko tu dzirdi. Vai vēsts ir laba. Tātad, tālāk mēs neizlasījām līdz galam patiesībā. Lūk. Pēc viss tā dzenas pagāna, bet dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības. Tad jums visas šīs lietas kopā saņemtas oriģināls saka, taps piemestas klāt. Un tagad ieklausies šajos vārdos, tāpēc nezūdies nākamā rīta dēļ. Nezūdies rītdienas dēļ. Jo šeit ir teikts, tāpēc, ka rītdiena pati par sevi zūdīsies. Es redzu to sakojošā veidā. Nerūpējies, nebaidies, nesatraucies. Rītdiena, tad, kad viņa atnāks, tad viņa nesauksies vairs rītdiena, tad viņa būs tagad, šis mirklis. Tad viņa pēkšņi vairs būs, šī ir tā diena. Zini, rītdiena nāk ar savām lietām, bet šī ir tā diena, ko Dievs ir radījis. Priecājies un līksmojies viņā. Un tāpēc, kad atnāk rītdiena, viņa varbūt nāk ar saviem izaicinājumiem, bet hei, šī ir tā diena, ko tas kungs ir radījis. Priecājies un līksmojies šajā dienā. Tev ir tikai jāsaprot, ka šī ir tā diena, ko tas kungs ir devis. Viņš viņu ir radījis, viņš viņu ir devis, un tev ir jāizvēlās, ko tu darīsi šajā dienā. Slāva tev, Dievs! Tas, ka Bībelē teikts nerūpējies un neraizējies par rītdienu, nenozīmē, ka tev nav jādomā par rītdienu. Šeit ir atšķirība. Jo redzi, kas ir reizēm cilvēki, viņi izrauj no konteksta gan Bībelē teikto, gan sludinātāju teikto, un reizēm viņi saka, Alāns teica, lai nedomā par rītdienu. Es neteicu nedomā par rītdienu, es teicu nerūpējies par rītdienu, nezūdies par rītdienu, nebaidies par rītdienu. Tas nenozīmē, ka tev nav jādomā par rītdienu. Jozuvā 1.8 ir superīgākā vieta.
Jozuvā 1.8. Dievs, reālā situācija ir tāda, Mūzes ir pie Dieva, viss tauta ir palikusi bez vadītāja, un Dievs pasaka, Jozuvā, tu esi jaunais vadītājs. Un viņš viņam pasaka sekojušu lietu, apdomā manu vārdu, viņš saka bauslības realitātēm, manu vārdu, apdomā manu vārdu dienām un naktīm. Un no ebreju valodas oriģināls skan šādi, un tu padarīsi savu ceļu plaukstošu un zeļošu, un visā tev labi veiksies un laimēsies. Tas ir oriģināls. Tad skaties, apdomā dienām un naktīm. Es tev gribu uzdot jautājumu. Dienām un naktīm apdomā. Kad tas ir dienām un naktīm? Tas ir otrdienas dienās un ceturtdienas naktīs? Lai ir cilvēkam arī kaut kāds režīms, tomēr normāls. Kāds ir dienām un naktīm? Hei, tas nozīmē, skaties, katru dienu, katru nakti. Tas nozīmē 24/7. 24/7 izklausās daudz, tad, kad tu skaties uz priekšu. Bet es tev varu pateikt, daļa no 24/7 ir šis mirklis. Es 24/7 esmu šajā mirklī. Dienām un naktīm es esmu šajā mirklī, dienām un naktīm. Tad, kad pulkstens ir 10 vakarā un es esmu tur, hei, tas ir mans mirklis. Un kad ir pulkstens 3:30 vai cik tie ir, tas ir mans mirklis. Es esmu šeit. Dienām un naktīm apdomā manu vārdu. Un tu padarīsi, kas tur ir teikts, savu ceļu. Plaukstošu un zeļošu. Tagadnē. Ceļš ir tagadnē. Un nākotnē tev laimēsies, veiksies, viss labi sanāks. Saliekam to visu kopā, skaties. Apdomā manu vārdu dienām un naktīm, tas ir tagadnē. Un tu padarīsi savu ceļu, tas ir tagadnē, plaukstošu un zeļošu, un tev labi veiksies. Kamēr tu vēl joprojām esi uz ceļa, tu neesi sasniedzis savu galamērķi. Es gribu, lai tu kaut ko saproti. Kamēr tu esi uz ceļa, tu neesi nonācis savā galamērķī. Iespējams, šis mirklis nav tavs galamērķis, bet ir daļa no ceļa. Vai tu dzirdi, ko es tev saku? Var gadīties, es pat teikšu tā 99,9%, ka šis mirklis nav tavs galamērķis. Un Dievs neteica, ka dienām un naktīm apdomā manu vārdu, un visi tavi mērķi piepildīsies vislabākajā veidā, tu viņus sasniegsi. Nē, viņš teica, tu padarīsi savu ceļu plaukstošu un zeļošu. Jo mērķis ir nākotnē, ceļš ir tagadnē. Vēl jau vairāk sekundē, kad tu esi atnācis līdz nospraustajam mērķim, tu nevari tur palikt. Tu tā neesi radīts. Ja es vēlreiz saku, kamēr mēs runājam par to, kas notiek šeit uz zemes, tu nevari apstāties pie mērķa, tāpēc, ka dzīve neapstājās. Un tev ir paralēli vairākiem mērķiem jābūt, un Dievu dot mērķi ir neskaitāmi. Hei! Ieklausies uzmanīgi, tajā mirklī, kad tu atrodies uz ceļa, tev ir jāiemācās baudīt ceļš. Tev ir jāiemācās saprast, ka šis ceļš, es padarīšu savu ceļu plaukstošu un zeļošu. Dienām un naktīm domājot par Dievu vārdu. Vai mēs varam pakāpties nedaudz atpakaļ uz Matejas 8. nodaļu, kurā mēs lasījām apdomā? Mēs lasījām, pareizāk sakot, tev nerūpējies, nezūdies, nesatraucies par to, ko tu ēdīs, dzersi un tā tālāk, bet dzenies pēc Dieva valstības un pēc Dieva taisnuma. Kad? Tagad, dienām un naktīm. Un visas pārējās lietas tev tiks piemestas klāt. Kur? Uz ceļa, kurā tu esi. Mums ir jāiemācās noņemt uzmanību reizēm no manas laimes galamērķī. Es speciāli skatos gaismā. Tur augšā. Vienu dienu mēs visi tur būsim. Kur? Kad? Kādā dienā? Nezinu, bet viņš noslaucīs visas asaras. Zini ko? Es tev gribu pateikt, beidz raudāt, ejot pa ceļu. Jā, es zinu, ka noslaucīs asaras. Bet zini, ko noslaucīs tās asaras, kuras tur būs? Un var būt tā, ka viņu tur nav. Kāpēc visi gala mērķi ir jāsasniedz ar asarām? Es zinu, dzīves lielos notikumos bieži vien tā ir, jā, precās apbraud. Es saprotu, jā, ir gala mērķi, bet klausies uzmanīgi, nav viss ar asarām jāsasniedz. Ir lietas, kurās var ieiet ar priecīgu sirdi. Ir lietas, kuras var izbaudīt ceļu. Un vēlna gājiens ir tāds, ka ceļš nav priekš baudīšanas. Ceļš
ir priekš grūtībām, izaugsmes, visām pārējām lietām, un tad tu sasniedz. Bet tagad tu sasniedz, arī tu nevari baudīt. Hei, ieklausies uzmanīgi, nekā nebija. Dievs saka, es esmu tas, kas vādu tavas pēdas pa šo ceļu. Šis ceļš ir svētībām bagāts. Šis ceļš ir ar manu nodrošinājumu nokaisīts. Vai tu uzticēsies man? Vai tu uzticēsies man? Skries uzmanīgi. Kamēr tu vēl esi uz ceļa, tu neesi sasniedzis galamērķi. Katrs ceļš uz kaut kurien ved, bet tev ir ļoti svarīgi apzināties mērķi, uz kur tu ej. Tāpēc es teicu, tev ir redzies, mērķis ir rīt, parīt, aizparīt. Tev ir jādomā par šiem mērķiem, bet ne no baiļu pozīcijas, ne no trūkuma aspekta. Tev ir ļoti labi jāapzinās mērķis, uz kuru tu ej, taču skries uzmanīgi. Nozīme ir tam, kā tu ej un vai tu izbaudi savu gājumu. Vai tu izbaudi savu gājumu? Es tev viendošu piemēru. Varētu dot vairākus, bet laika ekonomijas pēc. Okay. Skries. Viens no maniem šīs dienas mērķiem bija sludināt dievkalpojumu laikā. Kā jūs redzat, es veiksmīgi esmu viņu sasniedzis. Kāpēc nebija reakcijas? Es nezinu, parasti, kad cilvēks sasniedz mērķus, parasti kaut kas tāds, bet nu labi, jūs esat pieraduši pie manis jau laikam. Ok, skaties, tas bija viens no, bet es pats labi jūtos, ka es sasniedzu šo mērķi. Okay. Arī vēl viena lieta, tev jāmāk pašam labi justies. Skaties uzmanīgi. Tas bija viens no maniem mērķiem. Sludināt šī dievkalpojuma laikā. Gatavošanās šim dievkalpojumam, kas bija ceļš, aizņēma daudz lielāku laiku nekā šis pats dievkalpojums. Šis pats dievkalpojums, cik mēs tur, stunda, pusotra, cik es sludinu? 2,5, nezinu. Bet viņš ir ļoti īss laiks salīdzinājumā ar laiku, ko es pavadīju gatavojoties šim dievkalpojumam. Un interesantākais ir tas, ka lielākā daļa no tā, kam es gatavojos, es to nemaz neizmantoju. Ja? Bet skaties, kāpēc es tev to stāstu? Tāpēc, kad šodien es pamodos no rīta, vai vakarā ejot gulēt, es zinu, rīt ir dievkalpojums. Šodien pamostoties no rīta, es zinu, šodien 2 ir dievkalpojums. Nākotnē es zinu savu mērķi. Bet skaties uzmanīgi, tagad es vēl neesmu šajā dievkalpojumā. Es esmu savās mājās. Jautājums ir, ko es daru? Es varu sākt rūpēties un raizēties. Nu, nezinu. Cilvēki nāks vai nenāks šodien. Interesanti, vai internets strādās, tāpēc, kad es gribu palaist cerams, ka kamera nenojuks. Es varu sākt raizēties. Es varu sākt domāt. Paceliet rokas, cik daudz no jums saņēma no manis šodien atgādinājumu par to, ka ir dievkalpojums? Neviens? Zini, kāpēc jūs nesaņemāt atgādinājumu? Tāpēc, ka es nebaidījos. Es nebaidījos. Un zini, kas ir skaties uzmanīgi? Un es tai vietā, lai rūpētos un raizētos, ja, es izbaudīju ceļu. Ja jūs zinātu, cik ļoti es izbaudu gatavošanos dievkalpojumam. Tā ir viena no vismīļākajām lietām, kas priekš manis ir. Man neaprakstām patīk gatavoties. Man ļoti patīk sludināt. Es pat nezinu, ko man patīk vairāk gatavoties vai sludināt. Abas lietas man patīk. Bet šī gatavošanās priekš manis, viņa ir tik aizraujoša, jo tas ir moments, kurā man Dievs padziļināti atklāja lietas. Padziļināti. Es ar jums nedalos ar visu, ko man Dievs atklāja tajā mirklī, kad es gatavojos dievkalpojumam. Nevienmēr ir laiks, citreiz es uzpeldu pēc ilgāka laika tikai. Citreiz vispār tas paliek priekš manis. Bet ieklausies, bet šis ceļš, šī gatavošanās, es viņu izbaudu. Un skaties uzmanīgi, un zini, kas ir? Un skaties, tad, kad tu izbaudi ceļu, tici man, tagad tu nonāksi galamērķī, tu izbaudīsi galamērķi. Ja es izbaudu gatavošanos dievkalpojumam, es izbaudīšu dievkalpojumu. Man cilvēki reizēm saka, kāpēc tu esi tik priecīgs dievkalpojumam? Tāpēc, ka es ceļu esmu izbaudījis pirms tam. Un es vēl uz šī ceļa viļņa esmu. Hei! Klausies, cik daudziem no jums patīk svinēt svētkus? Ir kāds, kam patīk svinēt svētkus? Ziemassvētki, piemēram. Viena no maniem mīļākajiem svētkiem. Kristus, ja? Dzimšanas, bet latviski viņi saucās Ziemassvētki pa lielam. Ziemassvētki. Viena no maniem mīļākajiem svētkiem. Man viņus patīk svinēt, bet zini, kas ir interesanti?
viņus visvairāk šos svētkus izbauda tie, kam patīk gatavoties šiem svētkiem. Tu esi pamanījis tādu lietu? 24. decembris. Rīts. Es teikšu, kā es to redzu. Es redzu, ka ir vismaz 30 centimetri sniega. Ja? Kur tu dzīvo? Tepat. Es tev saku, mums jāredz lietas, ir labā vēsts. Tātad, skaties, es redzu, ir sasniedzis, ir skaisti, forši, ja? Kamīns, kurā viss notiek. Un zini, kas ir? Un tad mēs sākam gatavoties. Zini, kāpēc mēs gatavojamies? Tāpēc, ka mēs esam uz ceļa. Un mēs domājam, ok, vajag uzklāt forši galdu, nāks cilvēki, un ir sapirkts lietas, varbūt vēl kaut kas ir jāsapērk, un viss maržo, un viss ir forši, bet, zini, vienmēr ir kāds cilvēks, kurš ir satraucies tajā mirklī. Pasties, kā izskatās māja! Viss ir nekārtībā, tūlīt nāks cilvēki! Ja? Mums tā nav ģimene, es vienkārši saku, es esmu redzējis, es dzirdējis, ja, ka tā mēdz būt. Tad skaties, un zini, kas ir? Un tie cilvēki, kas ir stresā uz ceļa, viņi ir stresā arī notikuma laikā. Un viņi nevar atlekt. Un viss mēs jau sēžam jau smuku uz tā dīvānu pie galda, bet viņiem vēl joprojām, viņi vēl ir tajā. Hei, tie, kas izbauda ceļu, izbauda galamērķi. Ja tu stresosi visu savu mūžu, tu nekad nevarēsi izbaudīt to, ko tu būsi sasniedzis. To, ko tu būsi nopelnījis. To, ko tu būsi dabūjis dāvanā, lai kas tas beigās būtu. Tu nevarēsi to īsti izbaudīt. Tāpēc es tev gribu pateikt, novērst savu uzmanību no savas laimes pie galamērķa un sāc novērtēt dienu, ko tas kungs tev ir devis, kas ir šī. Viņš tev nav devis varbūt šajā dienā visus galamērķus, bet viņš tev ir iedevis procesu. Un zini, kas ir Bībelē teicis, ka tad, kad tu iesi solī ar viņu, 1. Mūzes grāmata 17. nodaļa, 1. pants, staigā savu Dievu priekšā, tad tu būsi taisns. Tu staigā ar viņu, un viņa īpašības pāriet uz tevi. Skaties uzmanīgi, Efeziešiem 2.10, tu esi radīts Kristu Jēzu, labiem darbiem, ko Dievs ir iepriekš sagatavojis, lai tu tajos dzīvotu, nevis darītu viņus. Redz, jo dzīve ir tagadnē. Kad ja būtu runa par to, kad es esmu radīts, lai es darītu labus darbus, tad es varu gatavoties labajiem darbiem un kādreiz laikam viņus izdarīt. Bet nē, manas dzīves ceļa rezultātā es dzīvoju labajos darbos. Tu dzīvo labajos darbos. Slāv tev Dievs! Tātad šī diena un šis mirklis, šī diena ir tā diena, ko tas kungs ir radījis. Šis mirklis ir tas mirklis, ko Dievs ir devis. Amen? Atceramies, kas ir rakstīts Bībelē. Priecāsimies un līksmosimies šajā mirklī. Jo, ja šajā dienā, tas ir arī šajā mirklī. Šī diena sastāv no mirkļiem. Šajā mirklī. Ko nozīmē priecāties un līksmoties? Ko vispār nozīmē? Mums ir jāsaprot, ko Dieva vārds mums paredz. Ko nozīmē priecāties un līksmoties? Vai mēs to vispār mākam? Šī ir tā diena. Skaties, ko nozīmē priecāties un līksmoties? Priecāties, tas ir ebreju vārds gil, kas tulkojās. Vispār ir daudz tulkojumu, protams, bet priecāties viens no viņiem. Bet man patīk šī vārda būtība ir griezties ap savu asi spēcīgas emocijas ietekmē. Tas ir tas moments, kad tu vienkārši darbojies un tu kaut ko, jā. Tas nav tas spēlēcīgi latviskais, tas ir tāds cits, tas ir tāds, saproti, es nezinu, es iztēlojos Melnādē no baznīcas uzreiz. Viņi māk priecāties, jā? Tev ir bijusi situācija, ka kaut kas labs tevi aizkustina. Tev iedod impulsu. Tu zini, par ko es runāju, ja? Reizēm nemaz nevajag daudz. Reizēm tas ir tas pats Ziemassvētku garšīgais labais mielasts, ko tu pagājušo, viņš tev iedod. Saproti? Reizēm tas ir kaut kāds nozīme. Reizēm, cik daudziem, ok, tā ir atsevišķa cilvēka kategorija. Kam patīk skatīties sporta spēles? Ir kāds, kam patīk sporta spēles skatīties, vai ne? Un tad, kad tu skaties sporta spēles, un ir komanda vai vienalga, vai cilvēks, vai kas skaties kāds sporta veids, un tur sīvi iet, ja,
Un, piemēram, ir gols, ja, un ir vārti. Un klausies, es esmu reāli sasitis lampu ar hokeju nūju, sēžot mājās uz dīvāna. Kā var ar hokeju nūju saplēst lampu? Kāpēc, lai tev būtu hokeju nūja rokās, arī hokeju cīmti, params, pats uz sevi nejūt nūju plikā rokā turēs. Bet kāpēc, lai cilvēkam būtu nūja? Tāpēc, ka viņš izbauda mirkli. Un vienkārši, un kas ir, un vārti? Jā! Tas nebija es, kas sasita lampu, tas bija Iedis Ciemiņš īstenībā laikam. Bet šitie momenti ir bijuši. Saproti? Kāds zina, par ko es runāju? Kas tas bija? Skaties, tas ir prieks, tā ir līksmība, tas ir prieks, kas liek tev griezties ap savu asi, spēcīgas emocijas ietekmē. Tātad tu zini, kas tas tāds ir. Tev vajadzētu zināt, kas tas tāds ir. Bet tas nav vienīgais vārds, kas šeit ir. Jo otrs vārds, kas ir līksmoties, tulkojās no grieķu valodas. Samač, tas ir vārds, kas tulkojās kļūt priecīgam, iedegties. Vai arī tas ir tas stāvoklis, kad acis iemirdzās cilvēkam, kad sāk tas nevis mirdz, bet sāk mirdzēt. Tas ir tas moments, kurā sāk mirdzēt. Tagad tas prieks atnāca. Tas ir tas moments, kurā nebija nekā, un tu esi dabūjis kaut ko uzzināt. Kaut kas tev, un tu aiziet vienkārši. Tas ir tas moments, kurā tu vari redzēt pārmaiņas cilvēka sejā. Tas ir tā, kad, piemēram, varbūt cilvēks nomākts, un tu izstāsti viņam, tu stāstīt ļoti labu joku. Un stāsti ļoti labu joku, un viņš klausās vēl nopietnu seju. Un tad ir tas moments, ka viņam pielec, un citiem vienmēr ir nobīda laikā ar to, kā tas pielec. Vienmēr ir nobīda, es neanalizēšu, bet ir. Un tad citiem ir tā, ka viņiem parasti viņiem tā kā viņveidīgi. Pirmais vilnis jau noskrējas, un tad viņš viens attopās. Ja? Bet tu zini, un tu redzi to momentu, kurā pilnīgi viņš sev klausās, un viņam ataust. Ja? Un tas ir tas moments. Priecājies un līksmojies. Citiem vārdiem sakot, zini, tas nav nekas cits kā tas, ka tu svini šo momentu. Tu svini šo mirkli. Tev ir jāiemācās svinēt šis mirklis. Tev ir jāiemācās svinēt šī diena. Tad, kad šķiet, ka viņā, un ir ok, paldies tev, papiņ, ir cilvēki, kas teiks, Alan, es neredzu nevienu pašu lietu, ko svinēt šodien. Nu, redzi, tu tikko kā atklāji savu problēmu. Es neredzu. Tas, ka tu kaut ko neredzi, nozīmē, ka tas tur nav. Tas vienkārši tā ir tikai un vienīgi tava šī mirkļa ierobežotība. Es neredzu, tas nav kā aizvainojums, tā ir faktu konstatācija. Es neredzu. Tu vari nomainīt fokusu un sākt skatīties savādāk. Tā ir tava personīgā izvēle. Hei, ieklausies ļoti uzmanīgi. Cilvēks saka, es neredzu. Tev ir jāiemācās svinēt. Taču, lai svinētu, ir jāzina, ko svinēt. Kaut kas ir jāredz. Viens no iemesliem, kāpēc Bībele saka, mēs dzīvojam ticībā, nevis skatīšanā. Mēs skatāmies ar savu garīgo redzi, nevis ar fizisko redzi. Ar fizisko redzi mēs redzam lietas. Vismā, ja mēs paņemam ticības pamatus, vēstuli Ebrejiem 1. nodaļa, ja mēs ejam cauri, nevis 1. nodaļa, bet 11. nodaļa, vēstuli Ebrejiem 11. nodaļa, ja mēs ejam cauri 11. nodaļa, mēs ieraudzīsim ticības pamatus, un mēs ieraudzīsim atslēgas pagrieziena momentus. Pirmais, ticība redz neredzamo. Un analoģija, ticība neredz redzamo. Tās ir divas galvenās ticības iezīmes. Ticība redz neredzamo un ticība neredz redzamo. Ticība nav nekas cits kā alternatīvā redze. Paralēlā redze, sauc to kā gribi. Tā ir alternatīvā redze, kad es redzu šo situāciju, bet es redzu viņai cauri un pāri. Es redzu, Abrahāma gadījums, es redzu, ka mums nav bērna, bet es redzu tavu apsolījumu, Dievs. Ka es esmu daudz tautu tēvs. Saprot, ir ticība. Katru reizi, kur ir Dieva apsolījums, ir pasaulīga pretruna. Un tāpēc ir ticība, kura tevi savieno ar apsolījumu. Bez ticības tas nenotiek. Neviens Dieva apsolījums nepiepildās bez ticības. Pat Jēzus saka, es nevarēju darīt daudz brīnumus jūsu neticības dēļ. Hei! Un ticība nāk no dzirdēšanas, un dzirdēšana nāk no Dieva vārda, Romiešiem 10:17. Ir tik svarīgi, ko tu dzirdi. Un ir viens moments, kurā tu dzirdi, un tevī roda šis sprādziens tevī izveidojās. Tu burtiski lec kājās, un tu zini, tas ir mans. Es esmu priecīgs.
Es esmu svētīts, halleluja! Es neticu cilvēkiem, kas mierīgā balsī par šito runā. Tu man saki, ko gribi, es neticu. Tieši tāpat kā es neticu, ka ja ir filma un filmā aktieris saka, es tevi vienmēr esmu mīlējis. Atdošu dzīvību tevis dēļ. Es neticu viņam. Neticu es viņam. Saproti? Un tieši tāpat es neticu, ja cilvēks mierīgi runā par šīm lietām. Zini, ko man tas rāda? Teorētiski viņš viņas zina, bet viņš viņas nav. Tas nav dzīves priekš viņa. Tad, kad kaut kas kļūst dzīves priekš tevis, tas izmaina visu tavu veidolu. Slavu tev, Dievs! Ir jāiemācās svinēt. Ieklausiet ļoti uzmanīgi. Tas bija pirms vairākām nedēļām, es nezinu precīzi, vai laiks ir interesanta lieta, bet Dievs man uzrunāja no rīta, un viņš man pateica šos vārdus, man teica, Alan, svini šo dienu. Tas bija vairāk nedēļas atpakaļ. Svini šo dienu. Man patīk iesākt dienu ar Dievu. Es apzinos, ka es vienmēr esmu ar Dievu, bet man patīk apzināti pavadīt laiku sarunā ar Dievu. It sevišķi no rīta, es to daru visu caur dienai, bet it sevišķi no rīta, tad, kad man vēl ir iespēja nevis attapties notikumos, bet veidot notikumus. Un es ar viņu runāju, un viņš man teica, svini šo dienu. Un tālāk viņš man sāk papildināt. Viņš man teica, svini Jēzus uzvaru. Svini par ģimeni, kas tev ir dota. Svini savu brīvību, svini svētību, svini žēlastību, svini dzīvi un slavē Dievu. Tas bija tas, ko viņš man pateica. Un es to sāku darīt. Zini kā, nebija tā, ka es to pierakstīju un teicu, šito būs jāatcerās. Nē, es to daru tad. Es to daru uzreiz. Ja tu to redzi, skaties uzmanīgi, lūk, tev ir viena no veiksmes atslēgām dzīvē. Ja tu to ieraudzīji Bībelē, dari to tagad. Kādas brīnišķīgas raksturvietas par piedošanu. Jā, es sūtu Silvijas tantei. Ja? Nē! Dari to tagad! Hei, dari! Man ir bijušas reizes, kad es lasu Bībeli, un es izlasu, un es turpinu lasīt, man Dievs saka, ko tu dari? Es lasu Bībeli, viņš teica, vai tu tikko kā nedabūji atklāsmi? Ja dabūji, kāpēc tu nerīkojies? Kāpēc tu turpini lasīt? Zināji, ka Bībelē ir vieta, kur ir teikts, ja tu dod dāvanu Dievam, citiem vārdiem sakot, kur es esmu ieradies, es esmu atnācis, es dodu dāvanu Dievam, un es atceros, ka ir kāds brālis, kuram pret mani kaut kas ir. Zini, kas ir teicis, atstāj savu dāvanu un aizēj izlīgst ar viņu. Bet reku vēl 3 soļi es varēšu atdot. Atstāj viņu šeit. Man nevajag tavu dāvanu. Tā dāvana ir, lai viņa tevi paceltu jaunā līmenī, ne jau man vajag tavu dāvanu. Bet tu izdari to, ko es tikko atceries, aizēj un izdari, kas jāizdara. Pēc tam nāca savām dāvanām. Saproti? Redzi, mums reizēm likās, Dievs, bet es taču tagad lasu. Viņš saka, klausies, es zinu, ko tu dari. Es zinu, ir forši, ka tu lasi. Bet lasīšanas ideja nav tāda, ka tu esi šodien izlasījis 5 nodaļas. Ne jau tāpēc tu lasi. Tu lasi tāpēc, ka šī ir tavas dzīves rokas grāmata. Un iespējams vienīgais, kas tev šodien šajā rokas grāmatā ir jo es tev pasaku skaidru un gaišu, cik daudziem jums mašīnas. Zini ko? Ja tev ir super saulaina diena, un pēc prognozes tāda būs 3 mēneši, vai vēl labāk varbūt tu dzīvo Kalifornijā un ir 3 lietainas dienas, un viņas jau ir bijušas šogad. Tev ir rokas grāmata vēl joprojām mašīnai. Mūsdienās viņa, protams, ir internetā, bet agrāk viņa bija fiziska. Tev nav, tici man, svarīgākais šodien, tieši šodien, lasīt, kā papildināt logu tīrīšanas šķidrumu. Tas nav aktuāli. Tu, protams, to vari darīt, ja tev galīgi nav ko darīt. Jo pēc tam, tici man, tev būs arī jāpaskatās, kā mainīt miglas lukturs, ne bet lampiņas, vai ko tur. Bet īstenībā, zini, ko man vajag? Ja pēkšņi man iedegās panelī gaismiņa kaut kāda un ir vēl aizdomīga skaņa, tad man vajadzētu saprast, kāpēc viņa tur deg. Nevajag likt izolēt skoču pāri viņai melno, ja? Ne, kāpēc? Un tad es varu ņemt rokas grāmatu un atrast atbildi konkrētajai situācijai. Redzi, kas ir, mēs reizēm domājam, man ir jālasa Bībele. Viņa nav domāta informatīvā līmenī priekš tevis. Tā ir dzīves rokas grāmata. Un tad, kad tu dabūji kaut ko tu beidzot ieraudzīji, tad reizēm viņu vajag aiztaisīt uz to mirkli ciet un aiziet to izdarīt.
vai pierakstīt priekš sevis. Tas ir viens no iemesliem. Kāpēc man vienmēr, pilnīgi vienmēr, es vienmēr pērku, man vajag telefonu, kurā man ir pildspalva iekšā. Man viņu obligāti vajag. Tāpēc, ka es zinu, ka Dievs ar mani runā regulāri. Un man vajag, lai es varu pierakstīt tūlīt nakts vidū, vienalga, lai es varu ņemt, lai man nevajag gaismu slēgt, meklēt papīru, es gribu pierakstīt tagad. Kāds teiks, kāpēc nevar rakstīt ar burtiem? Man nepatīk. Man patīk rakstīt ar pildspalvu. Kāpēc? Tas nav vienkārši tāpat, tāpēc, ka es zinu, tad, kad Dievs runā, man to vajag tagad. Tagad. Skaties uzmanīgi. Pagāja burtiski, es nezinu, cik pagāja. Pagāja kaut kādas nedēļas vēl droši vien, dažas dienas varbūt pagāja. Un Dievs sāka man turpināt runāt par šīm pašām tēmām. Viņš man pateica tādu lietu, viens no priecīgākajiem dzīves notikumiem ir uzvara. Lai kāda viņa būtu. Viens no vispriecīgākajiem dzīves notikumiem ir uzvara. Skaties uzmanīgi, kuram patīk uzvarēt? Ir kāds, kam patīk uzvarēt? Vienīgā reize, kad man patīk zaudēt, ir tad, ja es zaudēju saviem bērniem, un es to uzskatu par savu veidu uzvaru. Ja godīgi mēs sakam. Tā ir vienīgā reize. Bet principā mums patīk uzvarēt. Un Bībelē teica, skatieties uz bērniņiem un mācieties no bērniņiem. Zini, ko pasties, kā viņi uzvedās tad, ja viņi zaudē? Tieši tāpat, kā tu iekšēji jūties. Tieši tāpat, kā tu iekšēji jūties. Jā, tu nevaļājies pa zemi, es saprotu, bet tu jūties tieši tāpat. Bet tad, kad viņi uzvar, pa lielam, tad tāpat kā mēs arī viņi uzvedās. Uzvara. Kā man patīk uzvarēt? Es ciest nevaru zaudējumus, man neaprakstām patīk uzvarēt. Tā ir viena no foršākajām lietām – uzvarēt. Viens no priecīgākiem dzīves noteikumiem ir uzvara. Visi priecājās par uzvaru. Zini, kas ir interesanti? Ja sportisti priecājās arī tie, kas ir uz divām, kā mēs uzzinājām jau nesen. Priecājās skatīt. Skaties uzmanīgi, tu neesi pat tuvumā bijis tam laukumam. Tu nepazīsti spēlētājus. Varbūt vispār kaut kāda iemesla pēc tava mīļākā komanda ir Kanāda. Tu neesi kanādietis. Bet tu jūti viņiem līdzi. Un ja viņi uzvar, tu esi priecīgs. Kāpēc? Kas tur ir? Kas īpaši tajā ir? Skaties ļoti uzmanīgi. Kad tas bija? Aizpagājušais gads, ja? Kad latviešu hokeja izlase dabūja uzvarēja, ja? Patiesībā viņi dabūja 3. vietu. Redzi, uzvaras katram ir savas. Ja Kanādas izlase dabū 3. vietu, viņi aiziet ļoti neapmierināti, dodās apakaļ uz mājām. Ļoti, un pa 2. viņi ir ļoti neapmierināti. Bet latvieši dabūja 3. vietu, dabūja bronzas medaļas. Un zini, kas notika? Iedeva brīvdienu visai valstī līdz valsts eksistēšanas beigām. Iedeva 20, ja es nemaldos, 9. datums maijs ir brīvdiena. Zini, kāpēc? Lai mēs svinētu latviešu hokeja izlases sasniegumu. Wow! Es to spēli redzēju. Mēs sievai bija dzimšanas diena tajā dienā. Mēs jau tā svinējām. Ja? Tur bija pilns ar cilvēkiem, kas svinēja. Viņai 30 gadi palika tajā dienā. Un tad bija svinības iekš svinībām. Jo viņi vinēja, viņi dabūja 3. vietu. Atkal, tas vinēja, tas tāds relatīvs jautājums. 3. vieta vinēja, ja? Bet viņi dabūja 3. vietu. Un skaties uzmanīgi, iedomājies, mums iedod brīvdienu. Reāli ir brīvdiena. Un zini, ko man Dievs pateica? Mums ir Jēzus mūžīgā uzvara. Mums ir Jēzus mūžīgā uzvara. Mums ir Jēzus mūžīgā uzvara. Pār ko? Pār nāvi, pār lāstu, pār vēlnu, pār tumsu, pār trūkumu. Mums ir viņa mūžīgā uzvara. Šodien, šajā dienā, šī uzvara ir atnesusi mūžīgo brīvdienu. Bībele runā par šo brīvdienu. Bībele saka, ka tas ir tas mūžīgais sabats, ja mēs paņemam to no ebreju valodas.
Mūžīgā brīvdiena. Un tāpēc Dievs saka, visu, ko mēs darām, mums ir jādara no atdusas vietas vai arī no atpūtas vietas, no miera pozīcijas, kurā nav stresa, baiļu, rūpju, raižu, atceries par nākotni, jo ir brīvdiena un ir svētki, ko svinēt. Slavu Tev, Dievs! Šī diena, šī brīvdiena ir jāsvin katru mirkli, katru dienu ir jāsvin Jēzus uzvara, kas arī ir mūsu uzvara. Vai tu man dzirdi, dārgais? Tad, kad tu saki, man nav par ko svinēt, es tev pasaku skaidru un gaiši, noņem acis, noņem skatienu no sevis un sāc paskatīties uz Jēzus uzvaru. Ja cilvēki tik emocionāli var reaģēt uz sportistu uzvaru, kas vēl beigās nemaz īsti nav uzvara, tad cik reāli mums ir iespēja priecāties par Jēzus uzvaru, kas iet cauri laikam un telpai? Hei, vai tu man dzirdi? Tas ir tik svarīgs moments. Tāpēc, kad šodien mēs esam tā radīti, mums ir brīva griba, un mēs varam ļaut savām domām plūst jebkurā iespējamajā virzienā. Pat šeit, sēžot, klausoties dievkalpojumu, tu vari pie sevis domāt par darījumu, kurš notiks vai nenotiks. Tu vari domāt par, lai kas tas būtu, tu vari domāt par, es nezinu, par kara darbību kaut kādu pasaules, kaut kādā malā, vai tevi tas skars, vai tevi tas neskars. Ir miljonas lietas, ko tu vari domāt. Bet es tev gribu pateikt, hei, kad tu pēdējo reizi esi svinējis? Kad tu esi svinējis šo mirkli? Kad tu esi svinējis šo dienu? Tas ir tagad. Tas ir tagad. Tev ir jāiemācās svinēt tagad. Un tad, kad tu iemācīsies dzīvot un staigāt, Bībelē ir ļoti forša vieta. Mums ir teikts, kas tas ir otrā? Korintiešiem 5:7 laikam, mums ir teikts, mēs dzīvojam ticībā, nevis skatīšanā. Tas ir tas, kā mums tas ir pateikts. Oriģinālā ir izmantots grieķu vārds peripateo, kas tulkojās iet. Mēs ejam ticībā, nevis skatīšanā. Iešana pieprasa neko vairāk kā 2 soļus. Ejot ir vajadzīgi 2 soļi. 1 solis, 2 solis. 1 solis, 2 solis. Un šie soļi ir, es ticu, es daru. Es ticu, es daru. Tā mēs dzīvojam. Mums nav jādomā 10 soļus priekš. Es ticu, es daru, es ticu. Mēs ejam 1 solis, 2 solis, 1 solis. Tas arī ir viss, tā ir mūsu dzīve. Un skaties uzmanīgi, un kad šajā dzīvē mēs priecājamies par šo mirkli, par šo momentu. Tas ir neaprakstāms spēks. Bībelē ir teikts, tā kunga prieks ir mans stiprais patvērums. Vai tev ir vajadzīgs patvērums? Vai tev ir vajadzīga vieta, kurā būt drošībā? Vai tev ir vajadzīga vieta, kurā apstākļi nespēja tev aizskart? Tas ir tā kunga prieks. Tāpēc ir teikts, priecājies vienmēr. Priecājies vienmēr. Pārbaudi sev. Vienkārši tu mosties no rīta. Es pat negaidu, kamēr es pamodīšos no rīta. Tāpēc, kad es pamodīšos no rīta, tas būs nākotnē. Tas nav šis mirklis. Es parūpējos šajā mirklī par to, kāds es pamodīšos rīt no rīta. Tāpēc, ka tad, kad es esmu šajā mirklī un es eju gulēt, es saku, Jēzus vārdā, es pasludinu, es gulēšu vislabākajā veidā. Es redzēšu labus sapņus, Dievs to es sagaidu, ka tu ar mani runās. Un zini, kas ir? Un es pasludinu tavu aizsardzību un tavu mieru, un es pasludinu par citiem cilvēkiem. Un tad ir vēl viena forša vieta, kas ir. Un tagad ieklausies, tu vari to noklausīties, ko es tagad pateikšu, vai arī tu vari sākt darīt to, ko es tūlītās pateikšu. Izvēle ir tava. Tāpēc, kad bija ļoti interesanta situācija. Jūs zinat Intu, vai ne? Ints ar Jānu. Pirms kaut kādu laiku Ints man stāstīja, viņš vienkārši runāja ar mani, un viņš man teica, un zini, un mēs, kad gājām gulēt, viņš saka, es pasludināju, es pateicu, un kamēr mēs guļam, tavs nodrošinājums nāk. Man, kad viņš to pateica, uzreiz bam, viss saslēdzās. Atceries, tev teicu, ka tu lasi, tev ir jāiemācās viss, ja? Tikko kā viņš to pateica, es pie sevis momentāli saķēru šo lietu. Bībelē stāv rakstīts, saviem ir velti, ka tu dienām un naktīm, ka tu ar pūlēm agri celies un vēloji gulēt un ēdi savu maizi ar rupēm, jo saviem mīļotajiem Dievs to dod miegā. Hei, kad es to sadzirdēju, es uzreiz paņēmu šo raksturvietu. Pirmajā pašā naktī, kā es gāju gulēt, es pieliku klāt, es izmainīju to, ko es daru. Līdz šim es vienmēr teicu, es pasludinu tavu mieru, es pasludinu, ka mēs labi gulēsim, bērni labi gulēs, sveiki un veseli modīsimies. Un tad es pieliku kaut ko klāt. Es teicu, un kamēr es guļu,
Kamēr es guļu, halleluja, tavs nodrošinājums nāk manā dzīvē, eņģeļi, gādājiet iekšā man nodrošinājumu. Kamēr es guļu, gādājiet finanses, kamēr es guļu, halleluja. Un no rīta es mostos augšā ar patīkamām izziņām no bankas, slavu tev Dievs. Un es to daru katru nakti. Katru nakti. Tagad es zināju, tāpēc es teicu, tu vari to noklausīties. Es zināju, ka dažs smiesies, un varbūt tas ir foršs smiekli, bet ieklausies uzmanīgi. Tu vari atstāt šo mirkli tā, kā es viņu pateicu. Un mosties no rīta, kā nu tu modīsies. Bet es tev pasaku, zini ko? Tas, ko es pasludinu iepriekšējā dienā, man ļauj svinēt kaut ko no rīta. Man tas ļauj kaut ko svinēt no rīta. Un kad es iesāku rītu, un es pasludinu, kas būs šajā dienā. Un tad neatkarīgi no tā, kas ir un kas nav šajā dienā, es svinu šo mirkli. Ļoti skaisti izklausās, vai ne? Realitātē es reizēm aizmirstu svinēt. Es gribu, lai jūs arī to pusi zinat. Ir reizes, kad es aizmirstu svinēt. Zini, kas ir jādara mirklī, kad tu aizmirsti svinēt? Tas jāizmaina mirklī, kad tu atceries, ka tu aizmirsti svinēt. Ļoti vienkārši. Ļoti vienkārši. Un ja vēl tev ir cilvēki blakus, kuri tev var atgādināt to, tad tas vispār ir super. Ja tev ir cilvēki blakus, kas tev var pateikt, klausies, tu nesmaidi. Un pirmajā mirklī, protams, reakcija ir, man ir ja? Tad nevajag tā reaģēt. Vajag teikt, paldies tev, Dievs, ka tu man esi devis šo cilvēku. Paldies tev. Lūdzu, saki man ātrāk nākošreiz. Viena no stulbākajām lietām, ko es varu iedomāties, ir attieksme, kurā es kļūdos, bet nedomājiet man teikt, ka es kļūdos. Tā ir viena no visstulbākajām dzīves attieksmēm. Zini, kāpēc? Tāpēc, ka viņi aptur tevi. Viņi tev neļauj dzīvot uz pilniem apgriezieniem un iet uz priekšu. Ja es kļūdos, es gribu zināt, ka es kļūdos. Zini, kāpēc? Tāpēc, ka es varu izmainīt savas kļūdas. Un man nav ne mazākās ilūzijas par to, ka es kļūdos. Tā arī ir laba lieta. Zini, kāpēc? Tāpēc, ka Bībelē teikts, mēs visi atzīstam tikai pa daļai, kamēr esam šeit ķermenī, bet tad, kad mēs būsim pie Dieva, tad mēs atzīsim pilnībā, kā paši esam atzīti. Tas ir tas, kā Pāvils to saka. Līdz ar to, ja man nav ne mazākās ilūzijas, ka es nedaru visu pareizi, tad es esmu atvērts uzklausīt to, kur es esmu pieļāvis kļūdu un izmainīties. Un tas man atkal ļauj svinēt, slavu tev Dievs. Labi. Jēzus vārdā, papaņi, es tev pateicos par šo dienu. Es tev pateicos par šo mirkli. Šis ir uzvaras mirklis. Hei, ja tev ir vajadzīga dziedināšana, vai tas būtu internetā vai vienalga ierakstā pēc tam, ja tev ir vajadzīga dziedināšana, tev ir vajadzīgs risinājums, tev ir vajadzīgs nodrošinājums, šis ir mirklis, kurā sākt slavēt. Jo šis ir uzvaras mirklis, šis ir uzvaras moments. Varbūt tev visu, jau ilgstošu periodu ir kaut kas, kas tev saka, nav labi. Hei, sāc svinēt savu uzvaru, sāc svinēt uzvaru, ko tev ir nodrošinājis Jēzus. Sāc pasludināt, es esmu svētīts. Bībelē teikts, lai vājais, Joēla grāmatā, lai vājais saka, es esmu stiprs. Tādā gadījumā ir pienācis laiks to teikt. Ja vājajam ir jāsaka, es esmu stiprs, lai gan viņš pēc fakta ir vājš, tad es tev saku skaidru un gaiši, lai slimais saka, es esmu dziedināts. Un lai trūcīgais saka, es esmu bagāts. Un lai nomāktais saka, es esmu pacelts un iepriecināts. Un lai izmisurais saka, cerība man ir dzīmusi. Halleluja. Un lai sāk svinēt tagad. Lai sāk svinēt tagad, jo ticība ir tā, kas runā, un ticība ir tā, kas rīkojas, un ticība ir tā, kas redz neredzamo. Ja tu redzi kaut ko labu, ko tu vēl neredzi pēc fakta, ko citi neredz, tad, ja tu tiešām to redzi, tu sāc svinēt. Tāpēc sāc svinēt šo mirkli. Un es vienojos, Dievs, ar tevi, ka šis vārds ir izpildījis savu nolūku. Un viņš tālāk ir kā sēkla, kas uzaugs milzīgos augos, kas nesīs brīnišķīgu ražu un brīnišķīgus augļus. Un šie augļi nesīs svētību tālāk neskaitāmiem cilvēkiem, jo augļi vienmēr ir lielāki par tevi un lielāki par to, ko vajag tev. Viņi ir domāti tāpēc, lai citi varētu saņemt no šiem augļiem. Un viņi satur sevī sēklas, kas nesīs jaunu ražu. Un tāpēc šis vārds iet cauri laikam, telpai līdz pat mūžībai. Un es sagaidu, Jēzus, un vēl jau vairāk es gribu pateikt, ja ir kāds, kas klausās man vai klātienē vai ierakstā vienalga, un tu neesi atdevis savu dzīvi Jēzum Kristum, paklausies, ko tu vēl gaidi? Tu zini, ka Dievs tev mīl. Tu zini, ka tu to zini. Man ir vienalga, ko tev ir teikuši. Man ir vienalga, ko tu domā, bet tu zini, tu jūti, ka tā ir patiesība. Reaģē uz to, vienkārši pasaki, es atdodu savu dzīvi tev, Dievs. Jēzus, tu esi mans kungs.
kungs, es atdodu savu dzīvi, tev paņem man dzīvi un izdara kaut ko ar to. Un viss, un tu esi glābts, un zini, kas ir, un tava dzīve sāks transformēties un mainīties proporcionāli tam, kādā līmenī tu iepazīsi viņu vārdu. Un tevī ir šī vēlme. Un tevī pieaugs šī vēlme. Un tu redzēsi. Un beigās tavs sirds sauciens ir tas, ko es tik daudz reizes esmu teicis, jo tas ir rakstīts Bībelē. Un tu redzēsi, un tu sacīsi, ka liels ir tas kungs, pasakām to kopā, kam prieks par savu kalpu apklājību. Bet klausies, mēs vairs neesam kalpi. Jo Bībele saka, mēs esam bērni tagad. Tad, ja viņš priecājas par savu kalpu apklājību, cik daudz pašākā stāvoklī esam mēs? Amen un vēlreiz amen. Slāva tev, Dievs. Dārgie, līdz nākamajai reizei, ja kāds grib ar mani parunāt, ir jautājumi, es esmu pieejams. Amen.